Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijas Zalužņīs intervijā žurnālam The Economist atzina, ka tagad karš ar Krieviju pāriet jaunā posmā, kļūstot par pozicionālo karu kā Pirmais pasaules karš, pretstatā manevru karam, kas paredz kustību un ātrumu. Pēc viņa teiktā, Krievijai tas ir izdevīgi, jo ļaus atjaunot militāro spēku, kas savukārt apdraudēs Ukrainas bruņotos spēkus un pašu valsti. Lielbritānijas militārais izlūkdienests savukārt informē, ka Ukrainas triecienu rezultātā Krievijas pretgaisa aizsardzība cietusi nopietnus zaudējumus. Ukrainas avoti arī vēsta, ka Krievijas pretgaisa aizsardzībai nodarīti zaudējumi Krimā. Krievijas karaspēks Ukrainā turpina uzbrukt Avdijivkai un tās flangiem, turpinot 10. oktobrī Krievijas armijas uzsākto uzbrukumu. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien parakstīja likumu, ar kuru Krievija atceļ vispārējā kodola izmēģinājuma aizlieguma līguma ratifikāciju. Putins jau oktobra sākumā brīdināja, ka Maskava varētu atsaukt 2000. gada lēmumu ratificēt likumprojektu, lai atspoguļotu Amerikas Savienoto Valstu nostāju. Bez Amerikas Savienotajām valstīm šo līgumu vēl joprojām nav ratificējušas arī Ķīna, Indija, Pakistāna, Ziemeļkoreja, Izraela, Irāna un Ēģipte. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus ceļu satiksmes likumā. Tie paredz liekt Latvijā uzturēties Krievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem, īpašniekam būs jāreģistrē transportlīdzeklis vai jāizved tas no Latvijas nevēlāk kā līdz nākamā gada 14. februārim. Krievijā reģistrēto transportlīdzekļu izmantošana ceļu satiksmē Latvijā būs pieļaujama, ja persona Latvijas teritoriju šķērsos tranzītā, un arī tad tikai vienu reizi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības parakstījusi rīkojumu par Reizeknes mēra Aleksandra Bartaševiča kopā Latvijai atstādināšanu par nozīmīgiem pārkāpumiem. Kā tika skaidrots iepriekš, Reizeknes mērs, zinot, ka pašvaldības budžets nav pietiekams, tāpat virzīja to apstiprināšanai. Viņš arī parakstīja līgumu par investīciju projekta būvniecību, pirms veikti attiecīgie grozījumi budžetā un saņemts lēmums par finansējumu, kas arī esot pretlikumīga rīcība. Pēc sākotnējām aplēsēm Reizeknes pilsētas pašvaldības finanšu stabilizācijai līdz gada beigām vajadzīgi apmēram 6 miljoni eiro. Informācija sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV liecina, ka savākti vairāk nekā 10 000 parakstu par samazinātā pievienotās vērtības nodokļa augļiem, dārzeņiem un ogām saglabāšanu 5% apmērā. Tā kā iniciatīvā savākti 10 816 paraksti, tā tiks iesniegta izskatīšanai Saeimā. Koalīcija pirmdien bija vienojusies svaigiem augļiem un dārzeņiem piemērot 12% pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi. Saeima šodien noraidīja Nacionālās apvienības sagatavotos grozījumus kredītiestāžu likumā. Tie paredzēja uzlikt pienākumu bankām sazināties ar klientu, ja tas prasa veikt netipisku vairāk nekā 500 eiro lielu pārskaitījumu uz citu banku. Likumprojekta izstrādes mērķis bija saistīts ar aizvien pieaugošajiem tālruņa un interneta krāpniecības gadījumiem, kad personas zaudē savus iekrājumus. Reizeknes novadā vienā uzņēmumā apvienoti 4 pašvaldības komunālās saimniecības uzņēmumi – Viļānu siltums, Viļānu namsaimnieks, Strūžānu siltums un Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums. Ar novembri šīs SIA reorganizētas vienā SIA Reizeknes novada komunāls serviss, kas darbību veiks 3 iecirkņos – Maltā, Viļānos un Strūžānos. Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums un Daugavpils siltumtīkli aicina klientus atteikties no papīra rēķiniem un turpmāk tos saņemt tikai elektroniski e-pastā, tādējādi saudzējot vidi un ekonomējot naudu. Gan atteikumu, gan turpmāku rēķinu saņemšanu var viegli noformēt personīgajā kabinetā portālā mans.ddz.ksu.lv, ko lieto jau 14 133 SIA klienti. Tāpat var uzrakstīt un parakstīt iesniegumu, nogādājot vai nosūtot to uz jebkuru no abiem šiem uzņēmumiem. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbild SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio